Jau sāk, jau var sākt. 1,97 cm garš un 94 kg smags uzbrucējs. 3 sezonas spēlējis VF komandā, bet lielākos panākumus guvis Brocēna vienībā, kurā spēlē jauno LBL dibināšanas. Droši var dēvēt par vienu no tālmetienu karaļiem. Uzbrukums tā ir viņa stihija. 4 sezonās bijis rezultatīvākais spēlētājs, 3 labākais 3 punktu, bet 2 soda metienu guvējs. Spēlē ļoti stabili un ir šobrīd viens no rezultatīgajiem Eiropas spēlētājiem. Katrā gadījumā viņš ir no tiem spēlētājiem, kurš vēl aug. Basketbols sāk nodarboties tēva ietekmē. Vienkārši, lai pēc skolas man būtu ko darīt, lai es neplandītu spēlēm. Sākumā izmēģināju spēkus vieglatletikā. Pēc tam tomēr izdomāju labāk, vai kaut kādu vieglatletika man tik ļoti nepatika tomēr, un tad izdomāju izmēģināt kādu spēkus komandas sporta veidos. Tā kā Pārdaugavā, kur dzīvoju vienīgā no tām sporta skolām, kur bija kaut kāda sporta spēles, bija basketbols, sāku basketbolu. Sāku pie trenera Purau, 11 gadu vecumā. To arī pabeidzu 3. sporta skolu. Kaut gan sporta skolas laikos nekāda liela panākuma nav bijuši man, bet komandai es pats vienmēr esmu bijis. Diezgan rezultīvs visus gadus un tika iekļauts vēlāk Latvijas jaunatnes izlasē, tālāk junioru izlase, VEFs, Latvijas izlase un tā. Izstrādājot šī gada programmu, es šeit taktikā iekļauju tieši Aināra stiprās puses. Tas ir ļoti spēcīgs metiens, ja, un ļoti spēcīga spēle uzbrukumā. Man kaut kā ir sanācis tā, ka visās komandās, kurās esmu spēlējis, esmu bijis vai nu lielāks vai mazāks līderis. Praktiski man vienmēr ņēmušās komandās, lai es būtu tāds gūtos punktus pēc iespējas vairāk. Man pirms tam skatījās caur pirkstiem uz manu aizsardzību, kas man nebija pietiekoši labi. Bet tas man netraucēja. Kad man ņēma tās labākās komandās, man sanāca tiešām spēt labās komandās. Un gados 20, kad man paņēma ASK komandā, uzreiz ar 1. gadu uzreiz bija iekļauts pamatpieciniekā. Tas tomēr bija priekš Latvijas basketbola audzēkņi, kur pirms tam bija tikai lietuvieši bijuši vai krievu pārstāvi, krievtautības pārstāvi. Tas bija diezgan liels panākums. Jā. Tad es sapratu, laikam, tomēr ir vērts trenēties vairāk un censties, un gan jau arī būs panākumi. Gribēju neutralizēt viņu vājās. Tas ir samērā, teiksim, salīdzinoši vājo darbību aizsardzībā un agresīvu uzbrukumu. Tas ir caurgaini vairāk. Man ļoti patīk ātrs basketbols. Es tiešām ļoti labi jūtos ātrā basketbolā, kur ātri aiziet, piemēram, 2 pret 3, 3 pret, kur uzbrucēja pārsvars laika. Tad ir, var redzēt, var uzmest. Brīvs uzmet līniju, tad pienāk klāt, tu aiziet garām un nomet partnerim. Man patīk ļoti labāk patīk ātrs basketbols nekā pozicionāls. Pozicionālā tomēr ir ļoti no svara komandas. Visi 5 spēlētāju darbība. Kā es aizskanu ātri, tikai no manīm atkarīgs. Man iedos tā bumba, man viņa ātri jāapstrādā un jāiemet bumbu grozā. Tāpēc man patīk. Viņš nav tas spēlētājs, kurš bumbu tur un taisa citiem labvēlīgas situācijas. Šeit viņš tāds spēlētājs, uz ko spēlē komandi. Varētu teikt, tagad es spēlēju gan tādās komandās, tiešām kādās es gribēju visu laiku spēlēt. Kā Brocēna, kā Latvijas izlase ir, kur es tiešām daru to darbu, ko es labāk protu uz laukumu. Ātri spēles. Visagrāk man vislabākā sadarbība bija ar Aigaru Zēdeku. Kā nekā mēs kopā spēlējam apmēram no 18 gadu vecuma. Gan arī visi gadi esam bijuši vienā pašā komandā un tiešām labi saprotamies. Tagad man ļoti patīk tā komanda, kurā es tagad spēlēju Brocēnu. Kopā ar Štelmacheru, Šnepu, Liepivaru. Tie ir tie man ideālākie partneri, ko es uzskatu priekš maniem, kas man bijuši. Tāds spēlētājs, uz ko spēlē komanda, ja, kuram es domāju, ka citās komandās viņam būtu daudz grūtāk, jo pieņemsim to, ko izdara Štelmachers un Šneps priekš viņa, tas ir pilnīgi neatsveram, jo tās piespēles, kas iedodas, viņš dabū brīvās pozīcijās. Varbūt arī esmu individualists, varbūt. Šeit man patīk izcelties arī, bet uz laukumiem mēs darām vienu darbu. Un, ja, piemēram, varbūt citreiz sanāk, ka izstāst no malas, ka es cenšos pēc vairāk gūt punktus, bet, ja nedarīšu es, tad darīšu kāds cits komandas biedrs. Man ir vienalga, kurš to darīs, galvenais, lai mēs uzvarētu. To spēli, es gribu laiku uzvarēt. Kā es domāju, sportā bez tādas gribas uzvarēt nav ko darīt nemaz. Atbalsts no vecāku puses bija ļoti liels. Sākumā, es varu teikt, es līdz kādiem gadiem 15 es to basketbolu gāju, tāpēc, ka man tēvs spieda.
Es negribēju, tomēr man gribējās ar draugiem kaut kur aiziet, ar kīno, kaut kur ar meitenēm, bet tomēr tēvs spied, viņš teica, tas kādreiz pateiks paldies. Un gados 15 man iepatikās, vēl tagad tā otra elpa radās uz basketbolu, un tad man vairs nebija jāskupina, tad es pats gāju trenēties jau pats individuāli. Un tieši tad arī varbūt sākās lielākie panākumi. Es vēl pats sapratu, ka to vajag. Я давно его знаю, что у него, значит, он чисто по натуре боец такой заводной. Я помню, что он всегда на тренировках заводился, это у него хорошего качества, хороший бросок. Ko es atceros tagad ļoti spilgti, var teikt, un noteikti ilgi atcerēšos, bija Norvēģijā. Mums pēdējā priekšsīkšu spēle, mūsu komanda jau bija finālā. Un tā komanda, ko mēs spēlējām, viņiem vajadzēja noteikti uzvarēt. Un tad ir spēles beigām palikuši beigās sekundes 5. Mums bija +1, un man jāmet 2 sodmetieni, bija 1+1. Tad bija. Un tad mums treneris paņēma minūtes pārtraukumu pirms tā. Mēs tur apspriežamies, un es tajā spēlē biju iemetis sodmetienus 12-12. Es biju pārliecināts, ka viņš ir kārtieši 13 un 14. Mums gan tas nekā neizšķīra. Bet tajā pašā laikā, kamēr man tāds noticis minūtes pārtraukums, skatījos, kad skatītāji 15 no tribīnēm nonāca liela un aizlējās grozi. 3 metru no groza, un es vienkārši stāvu, un es nostājos uz soda līnijas. Sagatavojos, un kā gribēju mest, tā visi 15 draudzīgi novilka bikses. Es sāku vienkārši smieties, es to bumbu līdz grozam nemaz neaizmetu. Viņiem atdeva bumbu, viņi tā pretnieku līdz ar laiku, viņi iemet mums un viņi vinnēja. Tas viņiem palīdzēja tikt tajā pusfinālā iekšā. Ja. Как человек тоже компанейский, только хорошее могу сказать о нем. Es principā ievēroju visus satiksmes noteikumus. Ja kāds policists, ko ceļu satiksmes policists to dzird, viņi to pacerēties. Un brauc pilsētā atļautie ātrumā, nesteidzoties nekur. Pacietība droši vien. Tāpēc, kad viņš ir spējīgs man gaidīt 20 minūtes un pusstundu un nebraukt prom un cerēt, ka es tomēr atnākšu. Es domāju, ka man ir paveicies ar sievu, ar dēlu. Viss man tagad sadzīve, var teikt, ir veltīta tikai maniem tiešiem pienākumiem, basketbolam. Man nav sadzīves problēmas. Ideāli darba apstākļi, var teikt, tagad ir. Gan jau rezultāts ir neizplīst, būs jau vēl labāk, es domāju. Vai tu gribi būt tāds pats kā tētis? Jā. Tas nozīmē, tu gribi spēlēt basketbolu? Jā. Ja tu vēl to īsti nezini? Nezinu īsti. Noteikti viņš nodarbosies ar sportu. To, ka viņam nāks laiks vēlāk, to, lai viņš izlēma pats ar kārtu. Mēs gribam, lai viņš būtu vispusīgi attīstīts. Nāks laiks pats izvēlēties, kādu sportu gribēs. Protams, es gribētu būt basketbols. Varētu ieteikt jauniem basketbolistiem, tie, kas sākuši jau ir, kur kārtīgi nodarbojas strādāt treneru vadībā. Ticiet, ka jūs varat. Pēc iespējas vairāk, protams, trenēties arī viss, bet galvenais ir ticība, ka to var. Ja var to viens, tad tas ir pierādījums, ka var arī to citu. Varbūt bišķiņ labāk, varbūt bišķiņ sliktāk, bet var. Un vienmēr jāatcerieties visu, ka treneri ir jāklausa. Varbūt citreiz liekas, ka treneris saka, liek darīt kaut ko, mēs kaut domājam, kāpēc tas vajadzīgs priekš kam un tā. Bet, ja treneris tomēr ir svēta lieta, svēts cilvēks basketbolu, viņam ir jāklausa. Viss ticība. Galvenais ir ticība. Laukuma centrā šovakar viesojās Ainārs Bagatskis, basketbolists ar veiklu roku un zibens ātrumu, lai tā nepietrūkst arī nākotnē.